šodien ir ieradies kuģis, kurš ir atvedis uz Latviju Kanādas bruņoto spēku tehniku un konteinerus, kurus pēc šodienas izkraušanas rīt mēs sāksim transportēt uz ādažiem. Mēs plānojam, ka militārā tehnika pārvietosies kolonās pa ap 20 vienībām. Viss militārās tehnikas kolonas tiks pavadītas ar militārās policijas autotransportu vai arī valsts policija iesaistīsies. Tāpat arī zinu, ka militārā policija izmantos satiksmes regulētājus uz lielākiem krustojumiem. Šoreiz mums palīdz arī kanādiešu pārvietošanas koordinācijas cilvēki, kas mums ļoti atvieglo šo darbu, veikt tālāku kustības koordināciju uz bāzes vietām.